Sveiki visiem! Apskatīsim šajā video nedaudz mazākus pilsētas rajonus, kas ir pilsētas nomalēs, kas ir kā guļam rajoni tā saucamie, kur ir mazāk intensīva satiksme, kur var būt dažāds segums, asfalts, bruģis, grāns segums, kur var būt krustojumi bez priekšrocības zīmēm, kur var būt krustojumi kā vienādas nozīmes. Un kā tad rīkoties šādos krustojumos, ko skatīties, kā pārbraukt viņus. Tas būs tāds ieskats neliels. Tātad šobrīd nogriezāmies no asfaltētas seguma uz jau to guļam rajonu saucamo, kurā ir grantēts segums. Un šādos rajonos arī jāpievērš uzmanība, vai ir zīmes. Tātad mēs tuvojamies šādam krustojumam, kur, kā mēs redzam, mums zīmes nekādas nav. Un krustojumā griezīsimies pa kreisi, bet mums ir aktuāli arī, vai uz šķērsojumās brauktos ir zīmes. Arī tur, kā redzam, nevienam nekādas zīmes nav uzstādīts. Tad pastamies, vai uz visām pusēm ir vienāds segums, no kreisās puses arī ir grantēts. Zīmes nevienam nav. Tad pārliecinamies par drošību, vai netojas no labās puses transporta līdzekļi, vai neviens gājējs velosipēdists nešķērso brauktu, kurā nogriežamies. Un vai arī no kreisās puses kāds nebrauc lielā ātrumā, kurš varbūt mūs nav pamanījis. Jo šeit ir nepārredzam krustojumi. Un ja nekur nekādas bīstamības nav, tad mēs veicam nogriešanās manevru un turpinam braukt. Šādas ielas brauktūs šeit ir nedaudz šaurāks arī nekā pilsētā, kur ir asfaltētas ielas. Un šeit ir ļoti nepārredzam krustojumi. Kā mēs redzam, mēs tuvojamies vietai, kur iznāk neliela brauktuvā ārā, kuri grūti ir pat saprast, vai tā ir blakus teritorija vai krustojums. Ja mēs nezinām, kas tas tāds ir, krustojums vai blakus teritorija, uzskatām viņu kā krustojumu. Un atkal līdz ar ko skatāmies, vai ir zīmes, mums nebija, viņiem nav, segums ir vienāds. Tātad jāuzskata, viņš ir kā vienāds nozīmes krustojums, ar domu dot ceļu tiem, kas tuvojās no labās puses, un jāapstājas ir tā, lai viņš no labās puses, ja viņš gribēs griezt šeit pa kreisi, kur mēs tām, lai viņš šeit varētu iegriezties, lai mēs esam savā pusē. Tad, ja tās ielas ir varbūt brauktūs šaurākas, nevajag braukt pa vidu. Cenšamies vienalga atrasties mūsu pusē, labajā pusē, lai nepieciešamības gadījumā cits šeit varētu iegriezt. Tātad šobrīd neviens tur nav. Varam turpināt kustību. Ko? Tālāk atkal būs krustojums, kurā mēs brauksim pa labi. Un kā mēs redzam atkal, mums nav zīmes. Mums nav zīmes. Skatāmies segumu, vai no visām pusēm ir vienāds segums. Jā, no visām pusēm ir vienāds segums. Ja šeit tuvotos transporta līdzeklis no kreisās puses, mums būtu priekšroka, jo mēs esam no labās puses piebraukuši. Vēl tik jāpārliecinās, vai nogriežoties gājēji nešķērso to brauktu un velosipēdisti, un vai kāds no labās puses varbūt nebrauc pa pretējo pusi, lai neveidojas kāda bīstamība. Un ja neviens nekur nav, nekādas bīstamības nav, tad mēs griežamies droši ārā un braucam. Šeit var labi redzēt, kad piekļaujās maziņi celiņi no blakus teritorijām, tie nebūs kā krustojumi, tie būs kā iebraukt uz blakus teritorijai. Ja no turienes mašīna braukt ārā, tad gan mēs esam tā kā uz galvenā ceļa. Te var pat redzēt, ka mēs esam grantēt segumu un viņiem ir bez segumu un celiņš ārā no blakus teritorijas. Šeit tuvojamies vietai, kas ir jau kā krustojums.
kur atkal mums interesē zīmes un segums. Šeit atkal redzam, zīmes nebija ne mums, ne viņam, segums vienāds, tātad labās rokas likums. Pārliecinamies par drošību, vai netuvojas neviens no labās puses, kuram būtu priekšroka. Un esam arī tā nostājušies, lai viņš šeit varētu iegriezt, ja nu kas, ja te kāds būs. Neviens nav, tad mēs turpinam kustību tālāk. Šeit atkal tuvojamies krustojumam, kur jau ir remonti kaut kādi tiek veikti. Skatāmies atkal zīmes segumu, tāpatās ir remonti vai nav remonti. Noteikumi vienalga paliek spēkā. Zīmes nebija ne mums, un nav arī viņiem nekādas zīmes, un segums šeit visiem ir vienāds grantēts. Atkal labās rokas likums. Neviens no labās puses netuvojās. Turpinam kustību. Nākšā krustojumā brauksim pa kreisi. Tātad laicīgi jau slēdzam virzienu rādītāju un skatāmies, mums zīmes nekādas nav, un uz šķērsojumās brauktūs arī nav zīmes. Segums visiem ir vienāds, tātad atkal tieši tas pats. Pārliecinamies par drošību no labās puses. Nogriežoties bišķi pāri pa plecu, pastamies, vai netojās gāja velosipēdis, vai nešķērsot to brauktu, kurā nogriežamies. Un, ja neviens nav, tad mēs nogriezāmies. Un atkal tuvojamies krustojumam, kurā mēs redzam, mums zīmes nav. Šķērsojumās brauktus arī zīmes nav, visiem vienāds segums, un darbojas atkal tas pats likums. Pārliecinamies par drošību no labās puses. Ja neviens nav, turpinam kustību. Svarīgi tādos nepārredzamos krustojumos ir piebraukt un apstāties pie brauktuves malas. Nevis braukt pāra doma, ka, cerams, ka neviens nebūs. Jā, bet ja nepārredzams, kur ir žogus stūri, krūmus stūri, tur labāk ir apstāties un pārliecināties par drošību, lai nav tā, kad mēs daļai izripojam jau krustojuma robežās iekšā un tiešām kāds brauca, kuru mēs nebijām ieraudzījuši, un tad varbūt bīstams situācija izveidoties. Šeit mēs tuvojamies krustojumam, arī grantēts segums no visām pusēm. Mums nav zīmes, bet mēs redzam, ka viņiem ir uzstādīta zīme. Neapstājoties tālāk braukt aizliegts. Tad mēs jau zinām, ka mēs atrodamies uz galvenā ceļa, un viņi mums dos ceļu. Ja? It kā segums visiem bija grantēts, bet viņiem bija uzstādīts zīme, neapstāties tālāk braukt aizliegts, līdz ko mēs esam uz galvenā ceļa. Un šeit jau ir tāda zīme uzstādīta mums. Brauksim krustojumā pa labi, un tātad, ja mums ir neapstāties tālāk braukt aizliegts, mēs piebraucam pie brauktūs malas, izpildam šīs zīmes prasības, pārliecinamies par drošību un izbraucam jau uz galvenā ceļa ārā. Nākšā krustojumā brauksim pa labi. Un šeit mēs redzam, jau tuvojās, jau iela ar asfaltētas segumu, mums ir zīme neapstājoties tālāk braukt aizliegts ar visu līniju uz segumu. Tātad piebraucam pie šīs līnijas, izpildam zīmes prasības. No kreisās puses šeit ir nepārdzamas, bet mēs redzam, ka priekšā mums ir spogulis, kurā varam pārliecināties par drošību. Ja mēs redzam, ka neviens netuvojās, vēl pastamies paši pāri pa kreiso plecu, vai netuvojās, un braucam ārā uz galvenā ceļa. Šobrīd arī nogriezīsimies atpakaļ šajā rajoniņā. Un brauksim galā krustojumā pa kreisi. Tātad šeit jau mēs esam tajā pašā krustojumā, kuram pirmīt pabraucām garām un kur ir šī zīme. Tātad piebraucam atkal pie brauktūs malas, izpildam zīmes prasības, pārliecinamies par drošību
Un braucam droši ārā, ja nav neviens. Šeit mēs redzam, ka no kreisās puses piekļaujās ceļi, bet mums ir visur vienāds segums, zīmes nevienam nav, un mēs tuvojamies no labās puses. Tātad mēs drīkstam braukt pirmie pret tiem, kas tuvotos no kreisās puses. Šeit ir atkal krustojums, bez zīmēm, ar vienādu segumu. Pārliecimies par drošību. No labās puses neviens netuvojās, no kreisās puses nav nekādas bīstamības. Tad braucam tālāk. Šeit atkal tieši tāds pats krustojums. Vienāds nozīmes, pārliecimies par drošību un turpinam kustību taisni. Un tuvojoties nākošam krustojumam, mēs jau varam ievērot, ka tur ir seguma maiņa. Zīmes uzstādīts nav, kā mēs redzam. Bišķīt lietus sāk pilināt. Redzamība pasliktinās. Un mēs redzam, ka šobrīd tur ir bruģēts segums. Un mēs pietuvojamies pa grantēt segumu. Tātad mēs redzam, zīmes nevienam nekādas nav uzstādīts, bet mums ir skaidrs, ka mēs izbraucam uz galvenā ceļa, jo tur ir segums labāks. Tātad galvenais segums ir asfalts bruģis, pēc tam ir grants šķembas tikai. Un mēs tuvojamies no grantēta seguma, tātad no mazāk svarīga ceļa. Šeit vienalga no kuras puses braukt transporta līdzekļi, mēs viņiem dotu ceļu. Nu, lūk, tad uzmanīgi braucam klāt, pārliecimies par drošību. Jā, šobrīd nevienas nav, un mēs griezīsimies krustojumā pa kreisi. Un brauksim šajā krustojumā arī pa kreisi, kurā mēs redzam, mums ir atkal uzstādīt zīmīt. Neapstāties tālāk braukt aizliedz, tātad mēs izbrauksim uz galvenā ceļa. Jau ar asfaltēt segumu. Un šis ceļš jau ir vairāk tāds noslogots, jau intensīva satiksme, kur ir. Nu tālūk. Tāds izstījās apmēram rajons, kur ir mazāk intensīva satiksme, tā saucamais guļam rajons, kur ir dažādi segumi. Var būt zīmes, var nebūt zīmes. Kā tad rīkoties tādos rajonos? Nu, tad visu labu!